Esiet sveicināti šajā video. Šodien mēs piedāvāsim jums ieskatu par vārda brīvības nozīmi un ierobežojumiem Latvijā. Latvijā, tāpat kā citur pasaulē, vārda brīvība ir fundamentāls cilvēktiesība princips, kas ir nepieciešams, lai veicinātu demokrātiju, cilvēka pašapziņu un sociālo attīstību. Šajā video mēs apskatīsim, kā šī pamatiesība tiek izprasta un izpausta Latvijā, kā arī kādas ir tās robežas un atbildība, kas nāk līdzi šai pamatiesībai. Vēsturiskais konteksts. Lai saprastu vārda brīvības nozīmi mūsdienu Latvijā, ir svarīgi atskatīties uz pagātni. 1918. gadā Latvija paziņoja savu neatkarību, solot izveidot valsti, kurā tiek godātas un aizsargātas cilvēktiesības, ieskaitot vārda brīvību. Tomēr šī ideālā iecerē tika traucēta, kad Latvija nonāca zem divu totalitāru režīmu kontroles. Līdz pat Latvijas neatkarības atgūšanai vārda brīvība tika smagi ierobežota un cilvēki tika vajāti par savu uzskatu paušanu. Vēsture mums māca, ka vārda brīvība nav pašsaprotama, tā ir iegūta ar cīņu un upuriem, un tāpēc to ir augstu jāvērtē un jāaizsargā. Satversmes garantijas. Latvijas Republikas Satversme ir valsts pamatlikums, kas garantē un aizsargā cilvēku tiesības un brīvības, tostarp vārda brīvību. Šī pamatiesība ir fundamentāls demokrātiskās sabiedrības pamatprincips. Satversmes 100. pants skaidri nosaka to, ka ikvienam ir tiesības brīvi izteikties, kas ietver tiesības uz vārda, preses un citiem masu informācijas līdzekļiem. Šī norma nodrošina, ka Latvijas iedzīvotājiem ir tiesības izteikt savas domas, viedokļus un uzskatus bez valsts iejaukšanās. Turklāt Satversme nosaka, ka šīs tiesības nevar tikt ierobežotas, izņemot likumā noteiktos gadījumos, lai aizsargātu sabiedriskās kārtības, veselības, morāles vai citu cilvēku tiesības un brīvības. Tas nozīmē, ka izteiksme, kas aizskar vai apmelo citus, ir regulētas, lai saglabātu sabiedriskās attiecības harmoniskas un taisnīgas. Šie ierobežojumi ir būtiski, lai nodrošinātu, ka vārda brīvība netiek izmantota veidā, kas apdraudētu sabiedrības pamatvērtības. Šāda situācija rada delikātu līdzsvaru starp vārda brīvību un citiem būtiskiem sociāliem un juridiskiem principiem. Latvijas Satversmes nodrošinātā vārda brīvība ir viens no galvenajiem instrumentiem, kā arī pamats, lai veicinātu atvērtu un demokrātisku diskusiju, veidotu informētu sabiedrību un nodrošinātu valsts attīstību. Prakse un precedenti. Teorija un prakse bieži vien atšķiras, un tas ir acīmredzams vārda brīvības kontekstā Latvijā. Lai gan Satversme garantē vārda brīvību, reālajā dzīvē šo tiesību interpretācija un piemērošana var būt sarežģīta. Latvijā ir bijuši vairāki nozīmīgi tiesas gadījumi, kas ir stiprinājuši vārda brīvības principus, vienlaikus nosakot tās robežas. Piemēram, tiesu lietas, kas skar naida runu un diskrimināciju, ir bijušas būtiskas, lai precizētu, kādas izteiksmes formas nav pieņemamas sabiedrībā. Tāpat ir bijuši strīdi par preses brīvību, kur mediji ir cīnījušies par savām tiesībām publicēt informāciju, kas var būt neērta varas iestādēm. Šie gadījumi bieži kalpo kā svarīgi precedenti, kas nosaka standartus turpmāk līdzīgiem gadījumiem. Interesants aspekts ir arī sociālo mediju loma vārda brīvībā. Jaunās tehnoloģijas un platformas rada jaunus izaicinājumus, piemēram, viltus ziņu izplatīšanās un to ietekmi uz sabiedrisko domu, kas rada diskusijas par vārda brīvības robežām šajā digitālajā laikmetā. Šie gadījumi un to iznākumi ir fundamentāli, lai saprastu, kā vārda brīvība tiek aizsargāta un regulēta Latvijā. Tie palīdz veidot normatīvo regulējumu un sabiedrības attieksmi pret vārda brīvības jautājumiem. Nobeigums un aicinājums uz diskusiju. Vārda brīvība ir vairāk nekā tikai tiesības teikt, ko domā. Tas ir atbildības un līdzsvara jautājums starp izteiksmes brīvību un citu individu un sabiedrības interesēm. Tas ir dialoga, mācīšanās un sapratnes veicināšanas pamats. Latvija, kā demokrātiska valsts, turpina attīstīties, un vārda brīvības interpretācija mainās kopā ar sabiedrību. Tas rada nepārtrauktu vajadzību pēc diskusijas. Šis video ir tikai sākuma punkts. Aicinām jūs turpināt diskusiju par vārda brīvību savās kopienās, izglītības iestādēs, darba vietās un sociālajos medijos. Tādējādi mēs varam visi kopā veidot izpratni un iedziļināties vārda brīvības nozīmē mūsu sabiedrībā. Lai uzzinātu vairāk un turpinātu šo svarīgo sarunu, sekojiet mums sociālajos medijos un pievienojieties mūsu kopienai. Līdz nākamreiz esiet droši un informēti!